Ir piektdienas vakars, pulkstenis aptuveni 10:34 minūtes. Nesen pārnācu no darba operā, kur visu dienu stapīja glāzes un pārdeva kūciņas. Un tad mājās sagaida saraksts ar lietām, ko mamma man liek izdarīt. Izmazgāt grīdas, izkrāmēt traukus, iekrāmēt traukus, izmazgāt veļu, izkarināt veļu, izvest ārā suni -20 grādos. Tikai tāpēc, lai mamma varētu aiziet uz jogas nodarbību un spēlēt skvošu. Ko es par to dabūju? Tukšu kuņģi. Ko es ar to iesākšu? Es uztaisīšu vislabāko, visgardāko un vissulīgāko viesmaizi, kādu šie platumgrādi ir redzējuši. Un izmantošu tieši tos produktus, kurus mamma ir taupījusi sev un man aiztikt neļauj. Recepte. Pēdējās 2 šķēles no kaltāto tomātu maizes. Atkārtoti karsētas. 2 kārtas krēmsieri, kazas piena krēmsieris, vegānais tzatziki krēmsieris. Tomātu un bazilika humuss. Vecmāmiņas pesto. Vidēji ciets un vidēji mīksts siers. Mammas audzētā salātlapa. Maliņas apgrieztas. Pēdējais pašaudzētais rudens ražas tomāts. Joj, malnais sals. Kaķi, pazūdi! 5 stundas lēni karamelizēti sīpoli. Mammas gatavotā majonēze. Sabojāta ar čilī mērci. Samaisīta porcelāna krūzē. Lociņi sagriezti ar mammas asākajām audumu šķērēm. Pēdējais, milzīgais, vectēva marinētais gurķis. Svaiga itāļu mozzarella, melnie pipari, parmezāns, uzkaisīts. Tā ir gatava, tā ir ideāla, tā ir pasaules skaistākā maizīte. Es jau to grasījos ēst, bet tad mājās pārnāca mamma un teica: "O, forša maize! Iedod vienu kumosiņu!" Vienu kumosiņu. Es viņu taisīju visu vakaru. Vienu kumosiņu. Vienu. Viss, ko es gribēju, vienu maizīti, tas mazgāja tavs grīdas, tavs veļas, tavs trauks, atņem man laiku, atņem man enerģiju, atņem man saprātu, atņem man brīvību, atņem man maizīti! Nākamreiz siera vietā pusstikla lauskas.